Welcome back to the presentation for tonight. Labi, laipni lūgt atpakaļ uz šī vakara prezentāciju. And the presentation that I'm going to share with you tonight is about the frontal lobe and mental health. Prezentācija, ko es vēlos jums šovakar līdzdalīt, ir par priekšējo smadzeņu daivu un smadzeņu veselību. In specific, we're going to look at the relationship between nutrition and lifestyle and mental health. Un mēs īpaši aplūkosim saistības starp uzturu un dzīvesveidu un mentālo veselību. And you know, a lot of these mental issues like depression, hyperactivity, lack of concentration, Daudzas mentālas lietas, kā piemēram depresija vai hiperaktivitāte vai kāds cits, they are really on the rise in today's society. They are on the rise, they are increasing. tās aug un pieaug mūsdienu sabiedrībā. Depression has actually been termed the epidemic of the 21st century. Depresija patiesībā ir izplatījusies kā epidēmija 21. gadsimtam. And somehow it is harder to relate to, it's maybe harder to talk about than some of a physical nature. Un brīžiem liekas, ka ir grūti par to runāt, kā piemēram par kādu fizisku saslimšanu. Because, you know, if you've broken a leg or something, it's something tangible, it's something that is easy to relate to and you know what to do about it. Jo, ja piemēram jūs salaužat kāju, mēs zinām, ko darīt, mēs zinām, kur griezties, kā iegūt palīdzību. But when it comes to diseases of the mind, it is much more complex. Bet, kad ir runa par prāta saslimšanām, tas ir daudz kompleksāk. But yet I think it is very important that we're dealing with exactly these topics and these issues because it is something that we all can relate to. Bet es domāju, ka ir svarīgi, ka mēs par šīm lietām runājam, jo šīs ir lietas, ko mēs ikdienā bieži vien sastopam. And I do not claim to be able to give, how does this work? I'm not able to give a satisfying answer to, you know, these deep questions that we're facing when we're talking about mental illnesses. Say again, please. Sorry. I won't be able to give a full and satisfying answer to these deep questions we're dealing with when we talk about Es mental iespējams illness. nespēju rast pilnīgi skaidrojumu uz visām šīm lietām, kas saistītas ar prāta saslimšanām. But I do hope to be able to stimulate your thinking process and to give you a few hints as to what you can do to prevent. Bet es ceru, ka es spēšu jums dot kādas praktiskas lietas, kas stimulēs jūsu domāšanu un kas jums palīdzēs rast risinājumus. And I do think that a study of the frontal lobe and its function will help us to have a better understanding of some of the things that we're facing today. Un es ticu, kad pētot un runājot par šo priekšējo smadzeņu puslodu un mentālo veselību, palīdzēs mums tikt galā ar lietām, ar kurām mēs šodien cīnāmies daudz labāk. The frontal lobe is termed the crown of the brain. Priekšējā smadzeņu puslode, to sauc arī par smadzeņu kroni. And scientific studies show that the frontal lobe is a seat of morality, spirituality and the willpower. Un ir pētījumi, kas pierāda, ka šī priekšējā smadzeņu puslode ir atbildīga par garīgumu, par morāli un par gribu. This is where we reason, this is where we make our decisions. Šī ir vieta, kur mēs pieņemam lēmumus, kur mēs pārdomājam lietas. And this is also where the conscience is situated. Un šī ir vieta, kur mūsu apziņa atrodas. And in a special way, the human race is set apart from all the other species. Un īpašā veidā cilvēku rase ir atdalīta no pārējām sugām. Because no other species has such a developed frontal lobe as the human race. Jo nevienai citai sugai nav tik attīstīta priekšējā smadzeņu puslode kā cilvēkiem tas ir. As you will see on the picture here, the frontal lobe makes about 1/3 of the brain in the human race. Kā mēs redzam, cilvēkiem šī priekšējā smadzeņu puslode sastāv 1/3 no viņas smadzeņu apjoma. In comparison, a cat, for example, has 10 times as little percentage of their brain that makes up the frontal lobe. Kur, piemēram, kaķim tas ir 10 reizes mazāk. And for me, as a personal Christian, I find this very interesting. Un man kā kristietim šis liekas ļoti interesanti. Because in the very first book and in the very first chapter of the Bible, Jo pašā pirmajā grāmatā, pašā pirmajā nodaļā Bībelē, in Genesis 1, it talks about the creation of the human race.
pirmā mūzes grāmata runā par cilvēku radīšanu. And you know what it says there? It says that we were created in the image of God. Un ziniet, kas tur rakstīts? Tur rakstīts, ka mēs esam radīti Dieva līdzībā. And I think the frontal lobe has something to say in this connection. Un es domāju, ka priekšējais smadzeņu puslodei ir ko teikt šai sakarā. No other race has such a developed frontal lobe as a human race. Nevienai citai sugai nav tik ļoti attīstīta priekšējā smadzeņu puslode kā tieši cilvēkiem. We are unique. Mēs esam unikāli. We have the ability to reason, to make intelligent decisions, to use our willpower. Mums ir iespēja domāt, lietot mūsu prāta spējas, pieņemt inteliģentus lēmumus un arī ietekmēt mūsu gribu. And we also have the conscience, which is actually where the Holy Spirit speaks to us. Un mums ir arī apziņa, kur patiesībā Svētais Gars uz mums runā. And so we see that the frontal lobe plays a very important role. Un mēs redzam, ka priekšējā smadzeņu puslodē ir patiesi nozīmīgas lomas. But before we go any further tonight in the presentation, I want to share with you a true story that took place. Bet pirms mēs turpinām prezentāciju šovakar, es vēlos līdzdalīt jums kādu patiesu stāstu, That shed a lot of light on the function and the importance of the frontal lobe. kas atklāja mums priekšējā smadzeņu puslodes lomu un nozīmīgumu. Is there anyone of you that have heard about a man by the name of Phineas Gage? Vai kāds no jums ir dzirdējis par vīru Phineas Gage? Phineas Gage? Phineas Gage, pazīstams? His story is actually very valuable when it comes to the research about the brain and especially the frontal lobe. Viņa atgadījums ir ļoti nozīmīgs pētījumos par priekšējā smadzeņu puslodu un tās lomu. And we have to press the rewind button and go back to the year 1848. Un mums jāatgriežas 1848. gadā. On the 13th of September 1848, 13. septembrī tajā gadā Phineas was a young man. He was 25 years old at that time. Finijs bija jauns cilvēks, viņam bija 25 gadi, And he was heading off to his job. un viņš devās uz savu darbu. He was working with railroad construction, Viņš strādāja uz dzelzceļa konstrukcijām, and he was the foreman in his company. The foreman, the leader in his un company. viņš bija vadītājs šajā kompānijā. They were working in a mountainous area, Viņi strādāja kādā kalnainā apvidū, which made a need of they had to use explosives in order to make their way for the railroad into the mountain chain. un, lai atbrīvotu ceļu dzelzceļām, viņiem bija jālieto dinamīts, lai tad uzspridzinātu šos akmeņus un atbrīvotu vietu dzelzceļam. And they had a well-established routine, Un viņiem bija zinām praksa, kā viņi to darīja. but on this fatal day, the 13th of September 1848, Bet šajā skumjajā dienā, 1848. gadā, 13. septembrī, somebody had forgotten a very important part of the procedure. kāds bija aizmirsis ļoti nozīmīgu šī spridzināšanas daļu. And so Phineas, as he used to, he was tamping with his iron bar that he would lift off the explosion so that the bar would go into the mountains and make, get away the stones. Un viņam bija šis dzels stienis, ar ko viņš piestampāja šo pulveri. But instead of the iron bar being thrown into the mountain chain, Un tad šim dzels stienam vajadzēja iet, eksplodēt iekšā un sašķelt tos akmeņus, bet tā vietā, lai tas eksplodētu uz iekšpusi un sašķelt šos akmeņus, it was thrown back at Phineas with an enormous power. ar milzīgu spēku tas tika sviests pret Finiju. And it went through his left cheekbone, Un tas izgāja cauri viņa kreisajam behind vaikolam, his eyeball, and out the brain. cauri viņa acābolu un ārā pa viņa galvu. Now, the amazing thing was that Phineas did not die. Un apbrīnojamākā lieta ir tas, ka Finijs izdzīvoja. Actually, he recovered very fast what his physical constitution was concerned. Patiesībā, ja runa par viņa fizisko stāvokli, viņš diezgan drīz atveseļojās. But something had drastically changed, Bet kaut kas bija ļoti mainījies. and that was Phineas' personality. Un tā bija Finija personība. Before the accident, Pirms šī negadījuma Phineas used to be a very responsible man. viņš bija ļoti atbildīgs vīrs. He was the foreman at his job. Viņš kā nekā bija vadītājs savā darbā. He was also a loving family father and husband. Viņš bija mīlošs tēvs un vīrs savā ģimenē.
And he was a spiritual man. He was going faithfully to church and he had a prayer life. Un viņš bija arī garīgs, viņš apmeklēja regulāri draudzi un viņš lūdza. After the accident, Pēc šī negadījuma Phineas lost all spiritual interest. Finijs pazaudēja visu garīgo interesi. And he also lost this responsibility feeling and he lost his job. Un tāpat laikā viņš pazaudēja arī savu atbildības sajūtu īpaši darbā. And the deeper values of life was gone. Un šīs dzīves pamatvērtības bija izzudušas. He didn't show love and compassion in his family, Viņš ģimenē vairs neizrādīja mīlestību un laipnību, and so he divorced. un viņš izšķīrās. And the story goes that he actually ended up joining a traveling circus. Un šis stāsts beidzās ar to, kad viņš patiesībā pievienojās ceļojošam cirkam. Now, this is a tragic story. Šis, protams, ir traģisks stāsts. But for the researchers, they were scratching their head and they were saying, why this difference, the before and after picture? Bet pētniekiem šis stāsts lika aizdomāties, kādēļ šāda atšķirība pirms un pēc šī negadījuma. And so it actually, this accident, it actually triggered a lot of research when it comes to the importance and the function of the frontal Un lobe. patiesībā šis negadījums bija tas, kas stimulēja pētniekus pētīt vairāk tieši, kas notiek šajā priekšējā smadzeņu puslodē. Because as you will see on the screen, it was the frontal lobe that was damaged. Jo, kā jūs redzat ekrānā, tieši šī priekšējā smadzeņu puslode bija tā, kas cieta. And based on extensive research, Un balsoties uz plašu pētījumu, the following points are the result of an atrophy or a damage to the frontal lobe. Sekojošie punkti ir rezultāts kādiem bojājumiem vai šīs priekšējās smadzeņu puslodes atrofijai. Impairment of moral principle, Morāla principu zudums, lack of foresight, not the ability to look into the future or to think Yeah. what is going to happen. tad nespēja paredzēt un domāt uz priekšu. Loss of empathy, the ability to understand other people and the pain they are going through. Tāpat laikā arī empātijas trūkums pret cilvēkiem, spēja just līdzi. Lack of restraint, the ability to hold back your emotions, causing aggressiveness and so forth. Tad arī izturētības trūkums, pašsavaldības trūkums, Distractibility and restlessness. nemierīgums un tāda iztraucējumība, Flight or ideas, dažādas idejas, causing emotional instability. kas rada mentālu nestabilitāti. Apathy, a lack of initiative. Tad iniciatīvas trūkums, jeb apātija, Indifference to one's condition, that you don't care. nerūpēšanās ne par ko un vienaldzība, Hyperactivity, hiperaktivitāte, depression. depresija. Now, if you look at this list, Ja jūs aplūkojat šo sarakstu, I'll ask you the question. Do you see some of these symptoms in today's society? vai jūs redzat kādus no šiem simptomiem mūsdienu sabiedrībā? You don't have that in Latvia? Jums Yes? tas nav Latvijā, jūs to nesastopat? You do, right. Jums tas I jūs think to we sastopat? don't even have to go so far sometimes. Maybe we even find it in our own life that we might be struggling with some of these things. Huh? Varbūt, ka mums pat nav jārodās tālu, varbūt mēs pat savā dzīvē ierogam kādus no šiem faktoriem. So the logic next question would be, have we all experienced an accident that we have damaged our frontal lobe or something? Jautājums sekojoši būtu, vai mēs visi esam piedzīvojuši kādu negadījumu, ka mēs esam sabojājuši savus priekšējās smadzeņu puslodes? Or could there be other factors that can also cause atrophy to the frontal Vai lobe? varētu būt arī kādi citi faktori, kas rada šos priekšējās smadzeņu daivas atrofiju? And now we come to the interesting part. Un tagad mēs esam pie pašas interesantākās daļas. Because you will see tonight that there are things that you do and that you eat that can either strengthen or weaken your frontal lobe. Jo mēs esam nonākuši pie daļas, ka mēs redzam, ka tās lietas, ko mēs darām vai ko mēs ēdam, patiesībā ietekmē mūsu mentālo veselību. And when we realize the importance of the frontal lobe, I think it is something that should interest and concern us all. Un, kad mēs ieraugam priekšējās smadzeņu puslodes nozīmīgumu, es ticu, ka šī ir tā tēma, kas mūs visus interesē un kas mums liekas nozīmīga. So, the following factors, they impair the frontal lobe functioning according to research. Un balstoties šiem pētījumiem, sekojošie faktori ir tie, kas ietekmē priekšējās smadzeņu puslodes darbību.
And for those of you that are more interested to go into these things, I would recommend to you material from a doctor from the States called Neil Nedley. Un tiem, kas ir ieinteresēti šajā studijā, šajā pētījumā vairāk, es jums rekomendēju kādu, ir Amerikā tāds ārsts, doktors Nils Nedlijs, un viņš veic pētījumu par šo vēl sīkāk. Because tonight we're just able to scratch the surface. Jo šovakar mēs varam tikai īsti pieskarties šīm lietām. But much research has been put into this, and Neil Nedley is one of the specialists on the area. Un daudz resursu un daudz pētījumu ir veikts šajā jomā, un Nils Nedlijs ir viens no tiem cilvēkiem, kas ir visvairāk šajā jomā paveicis. He's running depression recovery seminars. Viņš vada depresijas atvesļošanās seminārus, where he's focusing on diet and lifestyle together with what he calls CBT therapy, which is cognitive thinking therapy. Un tad viņš fokusējās uz diētu un uz dzīvesveidu kopā ar CBT terapiju, kas tūkamā varētu nozīmēt veselīgas, loģiskas domāšanas terapiju. Okay, so in the beginning of the list, drugs, illicit drugs and also certain prescription drugs, they influence the frontal lobe in a negative way. Iesākumā narkotikas, kas ir aizliegts, ko mēs visi zinām, tāpat laikā arī zāles, kas ietilpst daļai narkotiku varbūt sarakstā, kas ir bieži vien kādas varbūt smagākas zāles, ko ārsts izraksta kādreiz. But then we come a little closer because even legal social drugs, Bet tad mēs nonākam nedaudz tuvāk, pat legālas sociālas narkotikas, like alcohol, tobacco, caffeine, kā piemēram alkohols, tabaka, kofeīns. those are also substances that do negatively affect the frontal lobe. Arī šīs ir lietas, kas negatīvi ietekmē priekšējo smadzeņu puslodi. I have a friend and he's working with scanning of brains. Scanning the brain. Aha. Un man ir draugs, un viņš tad skenē smadzenes. And he will tell that in virtually every case of alcohol consumption, he can see a visible atrophy to the frontal lobe. Un viņš var apliecināt, ka katrā gadījumā, kad ir lietots alkohols, viņš var šajā skenēšanas rezultātā redzēt reālu smadzeņu atrofiju. When you do a so-called MRI scanning of the brain, Kad jūs skenējat smadzenes ar rentgenstariem, which looks at the structure of the brain, kas aplūko smadzeņu struktūru, you will see a atrophy to the frontal lobe. jūs ieraudzīsiet smadzeņu atrofiju arī šajā priekšējā smadzeņu daivā. And when you do a so-called PET scanning, which looks more at the function of the brain, Un kad jūs aplūkojat skenēšanas rezultātus, kas tieši pētīs smadzeņu funkcijas, you will see that the glucose metabolism is lowered. The glucose metabolism, un jūs atklāsiet, ka glukozes metabolisms ir zemāks, which shows that both the function and the structure of the frontal lobe is affected when you use alcohol. kas pierāda, ka gan funkcija, gan arī smadzeņu struktūra tiek ietekmēta, kad tiek lietots alkohols. Now, but you might say, oh, I'm just a moderate drinker. Bet jūs varētu teikt, es jau tikai kādreiz pa glāzītei iedzeru. I have it under control. Es to kontrolēju. But the amazing thing is that in these studies, it was proven that it was an effect on the frontal lobe, even in small amounts. Bet, kas interesanti šajās studijās, tika pierādīts, ka pat nelielos daudzumos lietojot alkoholu, tas atstāja ietekmi uz smadzenēm. And of course, we know also that these substances, they are addictive, so little leads many times to much. Un mēs zinām, ka šīs lietas bieži vien ir izraisa atkarību, un mazumiņš bieži vien noved pie daudzuma. The next one is coming maybe even closer, high sugar consumption. Nākamais ir vēl pat tuvāks liela cukura uzņemšana organismā. And tonight we were presenting for you ways to make goodies without using sugar. Un šokar mēs jums parādījām, kā var pagatavot saldumus bez cukura. Using fresh fruits, dry fruits. Lietojot svaigus augļus, šāvētus augļus. And I think even from the health food shop here, they have other products like stevia and agave syrup, is that right? Un pat šeit, šajā veselības veikalā, mēs redzam produktus kā stevija vai agaves sirups. So you have other options that are not refined sugar that you can use to sweeten, a dessert or a cake or something. Un mēs redzam daudzas opcijas, kā saldināt desertus vai citas lietas, neizmantojot rafinēto cukuru.
Because sugar is causing very unstable blood sugar levels. Jo cukurs rada ļoti nestabils cukuru līmeni asinīs. Vienam sakot, tas ļoti nestabils nozīmē, ka tas And this also affects the health of the brain. būtībā tas rada lielu, sākumā ļoti daudz enerģijas, pēc tam tā ātri pazūd, un tas ietekmē smadzenes. There has been done several studies with, for example, children under education, like in schools and kindergartens. Un ir veikti daudz vairāk pētījumu, piemēram, ar bērniem skolās vai pat bērndārzos, Where there seems to be a correlationship between the consumption of sugar and the behavior of the kids, like when it comes to hyperactivity and lack of concentration and so forth. kur ir atklāts saistības ar cukuru uzņemšanu organismā šiem bērniem un nespēja koncentrēties vai hiperaktivitāti. And even a study was conducted among 56 5-year-old boys, Un, kad tika veikts pētījums par 56 5-gadīgiem zēniem, where they divided them into two groups, and the one was on a sugar-free diet, the other one was on a normal sugar-rich diet. un šie zēni tika sadalīti divās normal grupās, un viena no šīm grupām viņiem tika nodrošināta bez cukuru diēta, kur otrai grupai tika nodrošināta normāla diēta, kur ir cukurs iekļauts. And on average, actually, the sugar-free group, or the 5-year-olds, they scored 1 grade higher than their counter peers. Un rezultātā šī zēnu grupa, kura uzturā nelietojuši cukuru šajā laikā, viņu mācību līmenis bija par klasi augstākā pārējiem. And the studies said that they had been measuring the boys before and after this change of diet, and that it was obvious that it was related to diet and not things like the parents' social status or just natural IQ. Un šie ārsti arī atzina, ka viņi ir veikuši šos mērījumus pirms zēni mainīja diētu un pēc, un ka tas nav saistīts ar kādu vecāku sociālo stāvokli vai kā savādāk ģimenes ietekmi. And then we come to the last point, certain dietary substances like meat and cheese. Un mēs nonākam pie pēdējā punkta, kā pienprodukti, kā dažādi pienprodukti, gaļa un siers. Rich food like meat and cheese, there has been found certain chemicals in these foods that also has a detrimental effect upon the frontal lobe. Un šajos produktos, kā gaļa un siers, kas ir bagātīgi produkti, ir atrastas ķīmiskas vielas, kas arī ietekmē priekšējo smadzeņu puslodi negatīvi. And that's why tonight also, with the food that we have presented, it is a total plant-based diet. Un tādēļ šajā vakarā tās ēdienas, ko mēs jums parādījām, ir pilnībā augvalstī balstītas. It's not only preventing cancer and heart blood vessel disease and diabetes and osteoporosis, Tas ne tikai pasargā jūs no vēža un diabēta un osteoporozes, but it is also having a positive effect upon the mind, the brain. bet tam ir arī pozitīva ietekme uz prātu, uz smadzenēm. So there are things that we can do with our diet that can either weaken or strengthen the frontal lobe. Tad ir lietas, ko mēs varam paveikt ar diētu, lai vai nu uzlabotu vai aizkavētu šīs priekšējās smadzeņu puslodes attīstību un darbību. And there are things that we can do in our lifestyle that can either strengthen or weaken the frontal Un lobe. lietas mūsu dzīvesveidā, kas var vai nu uzlabot vai pasliktināt mūsu priekšējās smadzeņu puslodi. For example, the television. Piemēram, televīzija. In studies, the television has proved to work as a hypnotist. Studijas pētījumi ir pierādījuši, ka televīzija darbojās kā hipnotists. You know, when you go to a hypnotist, there's often like a flickering light that you need to concentrate on. Bieži vien, kad jūs doties pie hipnozes terapeita, jūs zināt, kad ir kāda mirgojoša laita, mirgojoša gaisma, kas piesaista uzmanību. Another person can take over the control of your mind. Un tad kāds cits cilvēks var paņemt, kontrolēt jūsu prātu. When you think about what is presented on the television, it's a lot of these very fast-changing scenes. Kad jūs Right? padomājat, kā televīzija darbojās, ir šīs ātri mainošās, ātri slīdošās scēnas, And skati. when you're just staring on that screen and it's all these fast-changing scenes, Un jūs vienkārši lūkojat uz šo ekrānu, un šis skats laik mainās, un šīs ainas slīd. it actually has a hypnotic effect. Tam patiesībā ir hipnotisks efekts. It was one doctor by the name of Mulholland, and he was measuring the brain waves during the time when kids were watching television. Un ir kāds doktors, kāds ārsts,
Mulholland. Bunhaland, kāds ārzemju ārsts, kurš pētīja tieši jaunatnes, tieši bērnu smadzeņu aktivitāti, kad viņi skatās televīziju. And he recognized Un viņš pamanīja, that the brainwaves soon entered into a so-called alpha pattern. ka šie smadzeņu viļņi pēc kāda laika pārgāja uz tā saukto alfa līmeni. And this is typical in a hypnotized state, then you enter into alpha pattern. Un tas ir ļoti tipiski, ļoti parasts, kad hipnozes laikā smadzenes iet šajā alfa stāvoklī. The healthy pattern is the so-called beta pattern. Veselīgais smadzeņu viļņu veids ir tā sauktais beta patterns. Then beta you're veids. filtering the incoming Tad information. jūs filtrējat ienākušo informāciju. Tad You're smadzenes filtrē. reasoning, you're using actively your frontal Jūs lobe. aktīvi lietojat savus priekšējos smadzeņu puslodi, lai When you spriestu. enter into alpha pattern, Kad jūs nokļūstat šajā alfa smadzeņu darbības You're- viļņos, you're disconnecting the frontal lobe. jūs tā varētu teikt atvienot priekšējos smadzeņu puslodi. And thereby you're not exercising in it, and you're actually, in that sense, causing damage to your frontal lobe. Un tādā veidā jūs to neizmantojat, un tādā veidā jūs tai nodarat pāri patiesībā. The same has actually proven to be the effect with certain types of music that have this upbeat, the pop and the rock rhythms. They have also actually in studies proved to have a similar effect. Tāpat laikā arī ir daži veidi mūzikas, kur ir pierādīti, ka arī ir viņai līdzīgs efekts. Tad šie ritmi un popmūzika, rockmūzika. So now we looked at some of the negative things, the no-no things. Mēs tikko aplūkojam kādas negatīvās lietas, But we do want to close on a positive note. bet vai jūs gribētu pabeigt ar pozitīvu noti, uz pozitīvas nots? And these are some of the factors that you can make use of in your life in order to strengthen the frontal lobe. Un šīs ir dažas lietas, ko jūs varat personīgi veikt, lai spēcinātu savu priekšējo smadzeņu puslodi. The superior diet. Laba diēta. And again, as a personal Christian, I find this very interesting. Un vēlreiz, kā esot kristietis, es to atrodu ļoti interesantu. Because again, in the first chapter, in the first book of the Bible, in Genesis 1, in Genesis 1, Jo pirmajā Mūzes grāmatā, pirmajā nodaļā, you will read that just after God created the human race, jūs lasīsiet, ka Dievs radīja cilvēkus. He gave them their diet, the subscription of what would be the food that they should subsist on. Viņš arī dāvināja viņiem diētu, aprakstu par to, ko viņiem vajadzētu ēst, lietot uzturā. It's like God gave the user's manual together with the product that he had made. Tas ir it kā Dievs būtu iedevis līdz lietošanas instrukciju cilvēkam, kur viņš tikko bija radījis. If you buy a car, Ja you jūs will nopērkat have mašīnu, a manual that tells what kind of fuel should go into the car. jums ir lietošanas pamācība, kādu degvielu jums vajadzētu ieliet mašīnā. And so when God made the human race, he also told what kind of fuel or nutrition would be best for the human Un, race. kad Dievs radīja cilvēku, viņš atklāja, kas būtu vislabākais uzturs, jeb degviela, kas viņiem būtu vajadzīga un piemērota. And what God said in the very beginning corresponds with modern research. Un tas, ko Dievs teica pašā sākumā, tiek atbalstīts no moderniem pētījumiem. The more natural, the more close to nature, the more unrefined, the more plant-based, the better when it comes to mental health. Jo veselīgāk, jo dabīgāk, jo mazāk pārstrādāt un rafinēt ir šī pārtika, jo labāk mūsu mentālajai veselībai. The same as, to prevent the diseases, the lifestyle diseases that we have in our world today. Tas attiecās arī uz dzīvesveidu slimībām tāpat. And then exercise, oxygen and good blood flow to the brain. Tad kustības un smadzeņu apgādāšana ar skābekli. All good health is depending on a good circulation. Visa laba veselība sākas no labas cirkulācijas. We need to have a good oxygen flow to our brain for it to function. Mums ir jābūt labai, smadzenēm jābūt labi apziņotām. And fresh air and exercise is vital. Un svaigs gaiss un kustības ir ļoti nozīmīgi šajā jomā. And then get adequate sunshine. Un tad saņemt gan daudz saules gaismu. Today we know that certain hormones, Šodien mēs zinām, ka daži hormoni, like serotonin and melatonin, kā serotonīns un melatonīns, which are so important for mental health and to counteract depression, kas ir tik
kas ir ļoti nozīmīgi mentālajai veselībai un pret depresiju. Their production is dependent upon that you get enough sunlight. Viņu saražošana ķermenī, tad jūs saņemat gan daudz saules gaismu, tad viņi arī tiek atbilstoši saražoti. So physiologically, we know that and can prove the benefits of sunshine when it comes to mental health. Fizioloģiski mēs varam pierādīt un zinām, ka saules gaismā ir pozitīva ietekme uz mentālo veselību. And then challenge your frontal lobe. Un tad izaiciniet savu priekšējo smadziņu puslodi. Just like you exercise your muscles, Tāpat kā jūs kustināt savus muskuļus, you also need to exercise your brain. jums arī ir jākustina savs prāts. And you can do that through a lot of different activities Un jūs to varat veikt caur dažādām aktivitātēm, where you challenge kur jūs your izaiciniet brain. savas smadzenes. And then the last one, control what you see and hear. Un tad pēdējais kontrolējiet, ko jūs redzat un dzirdat. If you fill your mind with all the rubbish of the world, Ja jūs piepildat savu prātu ar visu pasaules miskasti, all the negative things, all the visām misery, negatīvajām lietām, visām briesmīgajām lietām. and sorry to be so blunt, but you know, many of the things that we watch on the television, like, you know, in the films, you have violence, you have immoral acts. Tad viss šīs filmas, ko mēs redzam, un viss šis saturs, ko mēs redzam televīzijā, imoralitāte un tā tālāk. And when we fill our minds with these things, it will influence us. Un, kad mēs piepildām savus prātus ar šīm lietām, tas mūs ietekmē. But I want to close with it's a verse in the Bible. It's Paul, the writer of many of the New Testament letters. He writes a very important thing in this context. Un es vēlos noslēgt ar kādu Bībeles pantu, un to raksta Pāvils. It is in Philippians 4:8. He wrote a letter to the Philippians. Viņš rakstīja vēstuli Filipiešiem, un tas ir atrodams Filipiešiem 4. nodaļā 8. pantā. And there he basically said, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are true, Viņš būtībā saka, viss, kas ir labs, kas ir patiess, kas ir skaists, then he says, meditate on these things. domājiet par tām lietām. Fill your mind with those things that are positive, those things that are true, those things that are pure. Piepildīt savu prātu ar tām lietām, kas ir tīras, kas ir patiesas, kas ir labas. So by following these short tips, or how to say it, Tad sekojot šiem īsajiem praktiskajiem paraugiem and by avoiding the things that we were just looking at, un izvairoties no lietām, kuras mēs tikko aplūkojām, it is actually in your power to be able to strengthen the frontal lobe, which is a very important organ in the body. tas ir jūsu spēkā, jūsu spējās spēcināt jūsu priekšējo smadzeņu puslodi, kas ļoti nozīmīgs orgāns. Thank you very much. Paldies jums!